Par aizvadītā gada notikumu kultūrā tika atzīts deju kolektīvu pasākums Sadancis. Jau ilgus gadus tas pulcē dejotājus no tuvākās apkārtnes. Tāpēc prieks un lepnums arī Sadanča radošajai komandai. Tradīcija uz skatuves kopā sadejot visiem tuvākās apkārtnes deju kolektīviem ir jau vairāk nekā 20 gadus. Tāpēc Sadanča radošajai komandai, Talsu deju apriņķa virsvadītājai Litai Freimanei un Pastēnas kultūras nama vadītājai Jolantai Ozolai prieks un gandarījums par ilglaicīgo pastāvēšanu. Kultūras nodaļā šī ideja kaut kā radās, kad ir jāsadanco kopā paaudzēm, ka nevar tā katrs dejot atsevišķi, jo ikdienā jau strādā katrs savā vietā. Jauniešiem savi draugi, savs skatītāju loks un vidējiem savs, un tā radās šī Sadanča ideja, lai uzturētu šo tradicionālo dejošanas prasmi un lai viens otru redzētu. Tas, ka visi kolektīvi ir kopā vienā koncertā un ļoti labestīgi un labvēlīgi viens pret otru, tad es domāju, ka tas ir pamats tam, lai neko nemainītu, vismaz vispār šī te Sadanča būtībā. Šobrīd Talsu apriņķī aktīvi darbojas 11 deju kolektīvu. Liels paldies sakāms to vadītājiem, kuru radošās darbības rezultātā arī tiek panākts, ka dažādu kolektīvu izdejotas vienas un tās pašas dejas ar kaut ko tomēr atšķiras cita no citas. Nav jau interesanti, tad, ja tu skaties, tāpat kā teātra izrāda, varbūt kā luga ir uzrakstīta, tā uzvest viņu skatuves, un ja režisors nepielika tās savas vīzijas klāt, tā arī ir kolektīva vadītājs, ka viņš tāpēc ir vadītājs, un cik viņš ir profesionāls, cik viņš var pielikt tās lietas klāt, kas ir, ko viņš redz savādāk, kā mākslinieks, tad to kopu rezultātu var redzēt. Pastendē aktīvi darbojas 6 dažādu paudžu deju kolektīvi. Tāpēc Jolanta uzskata, ka ir tikai likumsakarīgi, ka Sadancis savu galveno mājvietu ir radis tieši šeit. Mēs bijām ļoti ieinteresēti šo dejot prasmi noturēt, uzturēt, jo mēs esam, kā jau es teicu, mēs esam mētiecīgi strādājuši gadu desmitiem, lai būtu šī tradicionālās kultūras šī pakāpīta. Pastendē 3 deju kolektīvu skolēniem. Mums vajag, lai viņi redzētu, ka dejo arī jaunieši. Mēs taisām kopējus koncertus, mazie bērniņi, lai viņi skolniekiem kopā dejot. Tie ir nākamie Sadanča dalībnieki. Katram dejotājam ceļš līdz savu emociju paušanai kustībā aizsācies atšķirīgi, taču viņus visus vieno prieks un vienots dejotāju gars. Jebkuru darbu darot ar sirdi, ir jāmirdz acīm. Un tam starojumam ir jānāk uz āru. Ja tas nav, tad nav. Un ja var dabūt tā, ka dejotāji dejo un skatītāji, un tagad moderni teikt, kad uzrunā tas izpildījums skatītāji, tad ir aizgājis un ir labi. Jau 3. martā visi Talsu apriņķa deju kolektīvi atkal kopā sadancos uz Pastēnas kultūras nama skatuves dēļiem lielajā deju kolektīvu skatē. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.